Nu, tā kā klasiska skola, tā kā klasiska apmācība ir stundu saraksts, ja, no rīta līdz kaut kādiem 3. Un šeit bērnam nav nekāda izvēle. Viss ir pēc grafika. Nu, varbūt vienam bērnam tā ir labi, otram tā būs grūti pielāgoties. Kas ir saistīts ar tālmācību? Protams, tā prasa ikdienas kontrole. Un tālmācības skola tur ir kā projekts, saprotat? Sākām no vienu, kaut ko meklējam, kaut ko darām. Ja tas patīk, viņa to dara padziļināti, tā arī to paša meklē kaut kur nepieciešamo informāciju un kas var būt labāk. Tas to, ko prasa mūsu skola 2030, kā bērni, mēs pārējām uz to pašmācību, uz kritisku domāšanu, tā kā vajadzēs novērtēt savas iespējas, darīt to un kāda veida to darīt un kā plānot savu laiku. Un, protams, par digitālo. Šeit, ja mēs runājam par tālmācību skolu, tas ir it kā dzīves rutīna, mēs tikai to attālināti to darām.